Es gāju pa ceļu uz māju. Tad apstājos un padomāju, kādēļ tieši pa šo ceļu es gāju. Vajadzētu parunāt ar mācītāju. Es baznīcā pietuvojos un savā prātā gudrām runām gatavojos. Sveicinoties, es rokas sniedz tieši pretī, bet viņš man apskāp cieši jau cieši. Pēkšņi aizmirsu, ko gribēju pateikt. Teikumu nespēju līdz galam pabeigt. Vairs neuztvēru šo jautājumu tik svarīgi, jo biju jau saņēmis iedrošinājumu garīgu. Tāds nu ir mūsu vīlams papus. Tad, kad vajag, viņš vienmēr ir blakus. Sirsnīgs sarunas un kopā pavadīts laiks, kārtīgs pusdienas un eklēras manis.